Tas ir tepadās kaut kur? Nē, nu tas parādīja teica, kā Migo tagad taisa kaut kādu akciju. Tos vecos modeļu telefons viņš noteikti dod, jā? Nu, kas ir vieta no ārā no ražotnes? Tos viņš varbūt tagad pa brīvu viņš sāk dod, kas Migo dod tos telefons, jā? Bet noteikti jau iztiek roka iet, kas nav strādājuši. Ja uzprasīt strādājis, tas stāv, izvēs prāgu un nav neviļ strādā, neviļ kodā, bet gļēt pensijas viņam vajag šitiem idiotiem, ja? Nākošā tūra atkal šitie krogi, tagad dos telefonu. Vajag aiziet uz akciju un pateikt, ja nav 40 gadu strādājis un zemes, ka telefonu nedonāk un tāds vajadzīgs. Tīri tos sūdz nost, pateikt 40 gadu stāži ir, tad var sākt dot telefons. Pārējiem kropiem nākuj viņu sūdu vajadzīgi, attīrīt viņus no zemes. O, ko tev vajadzēja darīt? A kā? Viņš ir strādājis, viņš pensiju nevar nopelnīt, viņam telefons tad ir jāiedod. Šitie vecie modeļi, kas vairs nekam nav derīgi, viņš var dot, vai ne? Tā es saprotu to, bet nevis katru mūs ar mērķu vilks pa dzīvi. Viņš nav strādājis, ne pa ko nav domājis, katru padibeņu sūta zemē vilks. Kā tik viņš līdz cilvēks, bet šitie idioti, ko ne? Tas jāārprāts. Tieši tā. Ko? Tieši tā. Nu, un kā tad ir pareizi man vai viņiem? Kam tu piekrīt, tad darba stāžu vai bļēt šitos klaidojumus? Sanatorija augs, atpūtinājums augs, atvaļinājuma augs. Bez darbnieki, kas bļēt nestrādā šitie krogi. Sanatorija augs pa Latviju strādā. Braukai pa sanatorijām, izjāja sanatoriju, kas vairs nedarbojas. A kā sanatorijā viņi visi brauc, spraukt uz sanatoriju ārā, kamēr ir palicis skelets no sanatorija. Visi sanatorijas slimie kropļi izjāja. Brauc viņi tur ārstēties pa sanatorijām, visi tie slimie kropļi sanatoriju malēja kādu. Kungi dāmas tie to visu izdarīja. Atpūcinājums arī viņi brauc, tur izklaida seksoties. Un tur viņi visu nolaida. Kā tā, tāpēc jau visu atpūcinām ar valstī. Iznīgļa dēļ viņiem taču šits nekas nav ko darīt. Brauc ar izklaidēm, brauc ar sanatorijām, brauc ar ārstēšanos, un tur viss šitā beigtā masa ir. Un visi ir viņi iznīcinājuši. Sanatoriju braukams. Es nodzīvojis 65 gadu zemē, man viena sanatorija nav bijusi. Viens atpūcinājums, viens atvaļinājums un pensijas neredz. O, kā man jādzīvo valstī? A viņam lūdzu ir viss, bez problēmām. Līdz cilvēks ar manim. Kas man nedrīkst būt līdzās. Man tādi nedrīkst būt līdzās. Padibeņu slāņi. Saproties, tie ir padibeņu slāņi. Degradējošie slāņi, kas ir bīstami saimniecībā. Un sabiedrībai bīstam tādu. Saproties, es visu skaitu bīstam visu. Viņam vajadzētu telefonu iedot pa brīvu. Saproties, pa brīvu. Man vajadzēja Migo iedot telefonu man pa brīvu un viss kārtībā. Iedot viņam tur nav, bet man tikai viens modelis patīk, pārējiem man nepatīk. Tikai viens. Pārējos telefons man nevajag. Es jau nezinu, kāds viņi arī tur dev uz to akciju, bet viņam tiem vajadzēja dot, kas ilgi strādājuši. Man vajadzēja šitādi iedot uz akciju. Es šitādi telefonu. Man šitādi telefonu uz akciju vajadzēja iedot. Jā, man tāds der. Man citi nedara. Citi man nemaz nepatīk. Tikai redz šitai režģetnei, kas ir viena lieta, jā. Tur, kur ir uzrakstīts laiks, tas ir rakstīts labi, jā. Tur, kur ir rakstīts, ka, piemēram, kas pa dienu datums, tur arī vajadzēja tik paši liela. Redzi, kā te pretim? Jā. Laiks bija tā, un pretim arī vajadzēja uzrakstīt to 30. datumu tik paši liela. Tur viņiem ir kļūdas pie tās lietas, jā. Pārējās kļūdas tai telefonā nav. Pirmkārt, mini, mazs, ekonomisks, labi izskatās. Otrkārt, viss atver vāku. Baterija ilgi tur vēl. Baterija galvenais ilgi turās. Baterija arī ilgi turās, jā, tas viss viņam ir, es jau saku. Tas ir labs modelis, man vienīgais šitais patīk. Bet viņi man varēja šitā te uz akciju iedot jau. Atļaut man tādu iedot, es tad viņi tādu telefons man derā, citi man nepatīk nemaz. Man tie lielie masīvie nepatīk. Nav vērt, nav praktiski nekas, nav man jau vairāk neko nevajag. Man uz telefonu vajag redzēt datumu, laiku un runāt. Izziņas man stāv, zin cik 15 vai 20 izziņas, kuras es nelasu nemaz. Man telefonā ir iekšā izziņas, redz, kur rāda izziņas, jā. Šitai tīkls, kur uzrāda izziņas, jā. Un šitai atver vaļā un tev stāv 15-20 izziņas, kuras es nemaz nelasu. Un ko es nelasat? Kāpēc man vajag muļķis lasīt? Nemāk runāt, tas ir kroplis. Ja nemāk cilvēks runāt, tas man ir kroplis, un kroplis es izziņas nelasu. Es attaisu šitā vāku, paskatos, ka tas ir kanāls, kas parāda, kad ir izziņas, jā. Un šito te neceļ augšā un neskatos, redz, rāda vēl, kad ir pilns. Un zini, cik tur ir iekšā, kad 15-20. Izziņas ierakstījuši, muļķi. Slimie dumībām 15-20 izziņas uzrakstījuši. Slinki cilvēki. Ko? Slinki cilvēki raksta. Nē, nu kāpēc? Nu, tīri dabīgs slinks, kārtīgs cilvēks paņem telefonu un runā, vai ne? Jā.
kārtīgs cilvēks paņem telefonu un runā, vai ne? Tāpēc jau domāts, lai runātu. Nu, pilnīgi dabiski, tāpēc ir domāts telefons, lai cilvēks runā, vai ne? Ja viņš nevēlas runāt, tad viņš var pateikt tādā un tādā datumā es ar tevi vēlos tikties tur un tur. Arī to pateikt. Nu, kad negrib runāt, tad nahuj tādu kropļu vajadzīgs. Redzi, 20 kropļi man vēl stāv uz zemes telefonā iekšā, 20 kropļi, kas man ir zvanījuši, kas nav cilvēki, bet kropļi. Zini, invalīds kroplis jau runāt nemāk. Pareizi? Jā. Tie ir kurmēmie. Kurmēmais tīkls, tas skaitās. Man jāiet viņam teikt, ka man dod labāk telefonu, kur neraksta, man kurmēmie nezvana. Es aiziešu uz telefonu centrālu aiziešu vienu dienu, un es viņiem teikšu, ka man vajag tādu telefonu, lai Amigo man iedod. Amigo tagad var vaļā lētāko tīklu, un man vajag uz to Amigo tīklu laisties, un lai man uzdāvina jaunu telefonu, jo es viņam rādīšu, ka man šitie atsūt visiem tik kurmēmie, man tur traucē. Jā, spiedz poks, man ir sliktā lieta. Spiedz poks bojājās, ja? Pirmkārt jau. Otrkārt savu redzi var bojāt, nevar iztaisīt, nevar acīs ielikt lēcas, vai stiklats iebāzt iekšā. Tas maksā 1000 lati, man kaimiņiem tāds kroplis ir. Un tad viņš par 1000 lati ir acis iebāzt kroplis acīs, un tad viņš tāds stāv uz zemes. Es prasīju, cik maksā 1000 lati. Mazmeita esot tā lēcam acīs, tā neredz. Tā lēcas jābāž acīs iekšā. Tad tur kropļi sataisīt, saproties? Tāpēc es zinu, kā tas cenas maksā. Nu, un tagad nākošais variants, vat viss. Man vajag tā attais vaļā, es redzu datumu, es redzu laiku, viss kā jābūt, un viss. Uzliek savus cipariņus un ras parunā. Vat tādu telefonu vajag, lai Amigo man dāvina, šitāds telefons man der. Citi man neder. Pa brīvu ne pa naudu. Un tā, lai viņi uztais vēl tādu ražotni, ka man tie kurmēmie kropļi pa Latvijas zemi nevar piezvanīt. Zini, ka Latvijas zemē tie kurmēmie, lai viņi tur man neliek šito te kanālu augšā rādi. Prasījāt jau viņam, vai ne vēl? Es nav vēl bijis, man jāiet viņam tas jāizstāst, vēl būs uz centrā, lai viņi man atvieno, ka man tas izziņas sūt, lai tos nolaiž no tīkla nost, ka viņi man dos to jauno telefonu, tad es viņiem iemācīšu, ka tādu nevajag. Ja te ir iekšā, kad es viņam teikšu apskaties 15-20 kropļi, kas nerunā. Redzi, kādi kropļi, ko ne? Pa Latvijas taigā nerunā, man te jālabojā redz, es neboju, es neskatos nemaz. Uzrakstīts ir, man zināms, un vienā brīdī rādīja, ka 15 izziņas 20, bet es jau neskatos, man tas nav vajadzīgs. Lai viņi tur kropļi rakst, ja nemāk runāt, vienreiz viens nudis pierakstīt. O, bija cirks, attais vaļā, nu interesi man bija. Es attais vaļā, paskatos nudis. Saproties, es tagad piezvanu, es saku, kas tu esi slims vīrietis vai gudrs. Nu tāds vecs jau pirms nāvas kandidāts, zini? Nāvas kandidāts, kas stāv pie sliekšņa kapsētā, pie vārtiem, tādu veidu vīrs, ja? Piezvan man, es saku, vai ir kauns vai nav. Nudistiem man vēl darīšana. Tādu gadu gājums, ka jau pie kapsētas vārtiem jāstāv, ja? Jāgaida, kad vērsies vārti vaļā, kad tiks pa viņu iekšā. Tad pa viņu jāstaigā un jāgaida vēl tas brīdis, kad kapsētā atvērsies tās zemes vārti atvērsies, ja? Tad varēs viņš tur tikt tāds muļķis man piezvanīt. Un no tā brīža nevienu izziņu nelasu. Viss, nudis, skailie prikie. Satiku tagad svētkos vienu jūrnieku, ja? Gudriem vīriem es ar parunājos, ja? Satiku jūrnieku. Es tagad viņam saku, viņš jau domā, varbūt, ka vajadzēs kādreiz braukt uz jūru. Es teicu, nu tad es tev darbu iedošu. Kad tu kādreiz vēl brauksi jūrā, tad arī tā. Tagad viņš te ķekavā, Ķekavā strādā, ja? Viņš te strādā tagad, ja? Es tagad saku, kad tu brauksi jūrā, tad tu vienreiz ar kuģi iebrauc jūras līcī, tas ir vecāķi, un noliec kuģi, un pēc tam ar laivām piebrauc krastā, salas visus tos nudis, skailos, plikos, slimos, neveselos, ieliec iekšā laivā, pēc tam kuģi un ielaid okeānā. Uz okeāna aizlaid viņas prom. Nu, tie taču ir slimi dumi cilvēki. Vienreiz es pat vīrietim prasēju, teicu, kā tu skaties par šitiem nudistiem? Viņš man pasacīja, zini, ko man ir kauns. Es teicu, kāpēc kauns? Nu, kāpēc kauns? Viņš teica, tāpēc, ka bērni visi iet un skatās. Tīņa vecums pa krūmiem skrien un skatās tos slimos dumos. Saprot, tīņa vecumā jau sāk interesēt mani, kāds izskatās vīrietis, kāds izskatās sievieti. Tur, nu, vairāk, ja? Un viņi skrien pa visiem krūmiem un šitos muļķus skatās. Kā tev patīk, ko? Es neskatos. Es arī neskatos, es šitos muļķus skaitu, tāpēc jau es teicu tam jūrniekam, ja tu vēl kādreiz iet uz jūru, tad laid viņus iekšā okeāna aiziet. Attīst zem no viņiem uz okeāna derīgi. Iebāz kuģi, ar laivām pievērt pie kuģi iekšā un rasrubi uz okeāna projām. Kaizivs pavazārot, es zinu to jūras dzīvnieks. Ar šitiem muļķiem kaula lieta, ja valstī var cilvēks noiet tik tā kā publiskā vietā, viņš var būt bez peltkostīm. Nu, pludmanai ir jābūt, peltkostīmiem ir jābūt, to es saprotu, bet ne galīgi kailas pliks staigās pa pludmanu, kas trakāks var būt.
ko tu neteiksi. Un šitāds muļķis man piezvani, un no tā laika es nevienas izziņas nelasu. Nu, ko viņš gribēja? Prasa, ko muļķis var gribēt. Nu, ko dumšs var gribēt, ja nemāk runāt? Tie taču ir dumi. Tie taču nav gudri cilvēki. Jā. Noti viss. Un tad es piezvanīju par to telefonu. Es teicu, ārprāts nudists. Tad atbildēja, tas jau ir bijis sen. Es teicu, kādas sen, kauna lieta, ka tāda staigā pa pludmali stāv vīrietis pret kailu sievieti. Šitie slimie, tie taču visi slimi vīrieši. Protams. Protams, to arī pareizi pasaka. To arī ļoti pareizi pasaka. Tie jau nav veseli vīrieši, kas var pret sievieti kailas pliks nostāties. Vai sievieti pret vīrieti kailu pliku nostāties, ko sabiedriskā vietā, kas trakāks var būt. Tas ir guļamistab, jā, bet ne jau tur. Saprot, guļamistab ir, ka tur tāds ir, bet ne jau tur. Tu apturies, ko? Otrā! Labi. Bet es atcerieties, ka izsākums man ir jaunums, kā man tagad var, ne? 15 ziņas ienākuši no dumiem. Es tam jūrniekam iedam daži, lai šis tik rubi uz kuģi uz jūru un rublē nost. Attīri vēl to porciju no valsts. Tu ko, uz pludmali cilvēkiem ir jāatpūšās. Nu tur ir jāiet visādi gar gājumām, tur ir, vai ne? Bet ne jau no draudziņu kailie plikiem. Visādi iet pa ielu vienreiz pat viens vīrietis pa pludmali iet, vai ne? 2 sievietes un viņš viens pats. Visi tagad iet pa pludmali, uzreiz tas vīrietis saka, ejam atpakaļ. A tās sievietes zin, kā runā pļāpā, kas tur ir. Tagad viņš saka, oj, te jau nudisti jau nāk pretim. Nu, tad griezās riņķi un gāja projām. Saproties, apgriezās.